Dzīvā meža programmā meža īpašnieks iet mežā un arī uzskaita savas dabas vērtības. Protams, ka uzskaitīt sugas, kas būtu tā kā bioloģiskās daudzveidības rādītājs, ir ļoti sarežģīti. Tāpēc meža īpašnieks skaita kaut ko, kas ir daudz vienkāršāk pamanāms mežā un arī saskaitāms. Lai mežā saglabātu lielāku bioloģisko daudzveidību, ir svarīgi saglabāt dažādus struktūras elementus, kas nav saimnieciskos mežos parasti. Tie ir lieli bioloģiski veci koki, mirusī koks, tas ir kritalas, sausogņu stumbiņi, dzeņu sakalti koki un piepjaini koki. Kāpēc skaita? Tāpēc, ka līdzīgi kā meža apsaimniekošanā jāplāno ciršanu, kubikmetrus, tāpat arī īstenībā jāplāno ir bioloģiskās daudzveidības apsaimniekošana, ja to tā var nosaukt. Periodiski laikam jāveic tā uzskaita, monitorings. Bet dzīvā mežā ir izstrādāta arī tabula vienkāršot, viegli aizpildām, īpašniekam viegli saprast, novērtēt to stāvokli, ir labāks vai sliktāks.